Klau, man beidzot pielec. Es ar savu Volvo esmu toksiskās attiecībās, jo tagad vairāk kā mēnesi viss ir zebīs, nekas neplīst. Tas nozīmē vēl nedaudz un atkal mīnus 500 eiro aiziet. Nu, bet esat sveicināti Kreiču podkāstā. Šie vīri. 68. epizode. Yeah! 68. epizode. Man sauc Jānis Kreičmanis, un šis ir mans podkāsts par absolūti neko, kur tev zini. Draugs mīļais, es tev nedodu padomus, tev ļauj dzīvot, kā tu gribi, tu esi tas, kas tu esi. Un no viens miskas otrai. Kā jums svieši do 5, paspied man roku, es zinu, manējā sasvīdus. Fuj. Viņi ir, bet ne tāpēc, ka viņi bija apanēs visu dienu. Tāpēc, kad es esmu apslimis. Un mājās ir nežēlīgi karsti, un es nevaru attaisīt logu vaļā, kamēr es ierakstu podkāstu, tāpēc, kad ārā zāģē, tu varēji pirms tam izveidināt. Es tev prasīju padomu. Nē. Es atmaisu, ka es uz tevi sabļauju jau pirmajā minūtē. Kā tev iet? Vai tu izbaudi ziemu? Vai viss kārtībā? Vai tu jau biji uz kā tirdziņu? Klaus, zini, kas man nepatīk? Es esmu slims, bet ne tajā, ka tu neko nevari nedarīt, bet vizuāli vienkārši, un es arī jūtos tā. Atceries klasē vai visticamāk paralēli klasē, tev gāja viens tas nūģis, kuram visu laiku bija tas stulbais džempers, kur ir rāves slēdzējs aptuveni no krūtīm, un viņš tā kā bišķi garāks, un viņš vienmēr bija līdz pusē vaļā. Viņam bija auduma mutautiņš. Viņš nenopirka salvets tā kā normāli cilvēki. Vai vispār tā kā to čaļu dara, tu paņem toalets papīru, un tad 4 reizes izšņauts degunu, un tev viss ap deguni sarkans. Un tad āda iekaist. Jā, bet es esmu tajā, kur tā kā tas nūņas, viņa atceries, ka tu fiziski redzi, ka viņš nav spēcīgs vīrietis, un tas te, un visu laiku iesnastāk, un man ir deguns ciet. Tāpēc, ja šajā epizodē es izklausos jocīgi, tad atceries, ka Jānis tagad zem pūkainas segas un nejūtās labi. Vai es tāpat apmeklēju publiskus pasākums? Nu, un... Klau, man naudu jāpeln, jā? Man jānodrošina iztika. Jā, man ir īstenībā, ja godīgi, labs garīgais. Es nezinu, es biju uz to te, labi, es atnāju, es tikko norīju puņas. Labi, es apsēdīšos normāli. Meitnēm tāds, fuj, tā nevar. Zini, ko es uzzināju par meitnēm? Man viena meita arī izstāstīja, es to nezināju, tagad jūs visi lūdzu čaļi, tagad lūdzu sagatavojies, izvēlc pierakstus vai koncentrējies. Un arī novembris, tas te decembris iet uz beigām, tev lītās būs vienalga pa darbu, tāpēc ļoti uzmanīgi klausies, ko es uzzināju, un tu prasa vai draudzenei, vai mammai, vai vecomātei vienalga, un zini, ka viņas melo, jo man izstāstīja, ka meitenēm esot tā, ka viņas šķauda ir liels procents, ka viņas apčurājās. Tā kā, un kaut kas iet apanīties. Es to nezināju. Es Dieva goda vārds, es tikko uzmetu krūstu, pilnīgi nepareizi, es nezinu nekad, kā ir pareizi. Bet man to izstāstīja, tad es apstiprināju to informāciju vēl, tā esot. Meitenes pēc šķaudīšanās bišķi iečurā. Nevienmēr, bet mēdz notikt. Tāpēc lūdzu, ja tev tūmā ir kāda sieviete, pajautā viņai, varbūt aizēja čārmeitnei uzpras. Vai ne? Tas te pieauvies viņai no aizmuguras un pakutina degunu, vai arī paber pīpars viņai bišķi zem degunu. Un skaties. Es to nezināju. Es esmu fascinēts par meiteņu ķermeni vispār. Ne tādā, zini, tā kā es skatos no savu logu uz pretējo logu un tā kā, ģērbies. Kas man ir? Ne jau par to, ko mēs meklējam svešās mājaslapās. Nevis svešās, bet jūs zināt. Bet jā, jums ir īpatnē ļoti to čurāšanu. Kaut kas jums nav. Man jau kādreiz stand-upā pat bija joks par to, kad jūs čurājat ar necilvēku spiedienu. Ir tiešām sajūta, ka tā kā ar šļūtenes vienkārši kaut kas, bet ne tā kā viņi tiek stingri turētu, bet es nezinu. Jums ir ļoti interesants. Es teicu, man bija joks, kad ir sajūta, ka kāds mēģina vai ugunsgrēks ir izcēlies tolte no jūs tā spiediena. Es nezināju, un šķaudot, jā, jūs apšurēties. Tā kā varbūt tāpēc jūs mazāk pretīgs nekā, zin kā čaļi pretīgus laiku kaut ko pretiklības runā. Varbūt jūs mazāk, tāpēc, ka jums tas arī notiek. Zin kā tas tā kā rēsnē nesmēs par rēsnēm no tās sērijas. Es nezinu, vai šis bija kaut cik loģiski. Klau, es biju uz Ziemassvētku tirdziņu. Šis kaut kāds. Es domāju, ko domā tie cilvēki, kas pirmoreiz klausās. Un tad tu ieslēdz iekšā, viņš laiku par urīnu runā. Laikam jau. Es biju uz domu
domu laukumu un uz to Ziemassvētku tirdziņu. Un man ir pamatīgi vilšanās. Man jau nepatīk klasiskie tirdziņi. Zini? Atkal gada tirgus. Un tā aizēja. Un tur ir viens un tas pats. Es jau par šo biju runājis. Zini? Visi copy-paste, visi ir no AliExpress sūtīts. Un es pat beidzot atradu internetā tās iekārtas, kuras visi to dara. Un tagad aizgāju uz to domu laukumu. Es nezinu, vai tu esi bijis kā rīdznieks, bet īsti nav jāgiet. Jo tu ej un tur visur vienkārši pārdod šmīgu. Burtiski pīparkūkas Jamesons, pīparkūkas Jack Daniels, pīparkūkas Jägermeisters. Un viss. Tur ir tā kā depozīta glāzes izcelts. Parasti tas notiek festivālos. Jā, festivālos parasti izceļ depozīta glāzes, ka tā kā, hei, es zinu, ka mēs visi ārprāts. Vispār nav Ziemassvētku sajūtas. Salvecītim office arī nestrādāja, kad es biju atnācis. Kā tu viņš uznāc, ko es gribu? Es biju dusmīgi, es gribēju klēpī apsēsties, pateikt, ka Klau ir pienācis laiks man nopirkt Xbox un atteikties no sievietēm. Man ir pienācis laiks tam dzīvē. Jauno Xbox, protams. Bet, jā, es nezinu, baigā vilšanās bija, jo tur redzi, kad iet cilvēki, šausmīgi daudz cilvēku taisa kontentu. Es ar vienai meitnei palūdzu, var man pie eglītes nobildēt? Jā, tu dzirdēji pareizi. Jānis Kreišmans prasīs, vai šai meitnei, vai var man nobildēt pie Ziemassvētku. Dievs dod, es esmu padavies uz dzīvi. Vai man nevar nobildēt pie Ziemassvētku eglītes? Un man nobildēja. Un tad viņi tādi, Klau, vai tu vari atbildēt uz pāris jautājumiem? Es tā, ko? Viņi tā, mēs veidojam TikTok. Es domāju, ka izmeklēšana ir uz mani vai vēl kaut kas. Bet viņi tā aiz TikTok. Tad es vēl garām, un es pamanu, jā, daudz cilvēku tā aiz TikToks. Pie katras no būdām ir fotosesija. Man tāds, kur ir Ziemassvētku sajūts? Nav. Visur. Un tās pīparkūkas, es nezinu, kur viņas netaisa omīt. Es nezinu, tur tā kā sazīmēt mašīnas, ja kas nopirka pīparkūka ar uzrakstu Volvo. Kā vai viņa ir pilnīgi sūdīga pīparkūka? Jā. Bet vai ir uzraksts Volvo un es tāds aiziet? Jā. Es priecīgs. Man tagad stāv man beidzot smuga Ziemassvētku dekorācija. Konstants atgādinājums, ka ik pa pāris mēnešiem man ir jāiegulda vairāk simti. Jā. Īstenībā vajadzētu šitā te... Ja tevi mājās, tagad tu sēdi mājās, strādā, tev ir kaut kur bilde ar savu sievu, vai tu uz viņu skaties tāpat? Ik pa laikam ir bijuši pīķis jānolok, lai uzturētu viņu laimīgu. Mēs neesam bijuši ēst nekur. Wow, man vadās. Jā, bet tur bija slīkti ļoti. Nav jēga iet. Es nezinu, jābrauc varbūt uz Lido vai vēl kaut kur ir tie... Es nezinu, kur ir foršie Ziemassvētku tirdziņi. Zinu, kur tā kā no laukiem šķīņķi pārdod un viss kaut kas. Bet visi copy-paste ir šmīga. Un tad ir kaut kādi piekariņi ar uzrakstiem. Ne gluži pat Latviju, bet tur, piemēram, kas es aizmirstu, bet vienkārši viss ir 3D, ne 3D, bet tas lāzer gries no koka ārā vai CNC vai vienalga, kā to sauc. Nekas nav tiešām tāds foršs roku darbs, zin, tur stāv omīt, pārdod, nekas no tā nav. Bet vienīgais gan, ko es sapratu, kad Jägermeisters, viņi ar savu mārketingu, savu brandu ir kaut kā ļoti trāpījuši visur. Festivālos viņš aiziet, zin kā, jo tur viņi, protams, savāc tās meitenes un saliek krēles, lai visiem čaļiem ir tāds, wow, man ir izdevība. Es varētu nokļūt meiteni, kura tagad ir darbā. Mēs esam tik stulbs dzimums. Un toties, jā, un ziemā arī dara, jo viņiem ir Briedis logo. Es nekļūdos, jā, Briedis, viņi var pārdot arī tad. Es nezinu, kas viņiem kaut kā baigi veiksmīgi. Es tur ieraudzīju kapteini Morgan, man tāds, jūs neesat, pirāti nav baigs, zin, Ziemassvētku dzēriens. Un pie tam, ja tu vairāk lasi pa pirātiem, jo vairāk tur ir vergi, netīrība, iekarošana, tā kā izvarošana. Tu vienkārši, tā kā, zini, ir kapteinis Jack Sparrows, kur visiem, wow! Bet tad tu palas pa pirātiem, tad tāds, nē. Jā, līdzīgi kā pa vikingiem. Bet labi, vikingi citādāk tie cool. Viņi visi tīpri bija. Es nezinu, kas man ir. Bet jā, īsumā baigā vilšanās bija tas tirdziņš. Un, jā. Un lifehacks. Tur ir tā, ka tev ir jāmaksā pa depozītu 2 eiro. Bet, piemēram, ja tu esi tāds kā es, kas grib paņemt karstvīnu un izdzert vīnu līdz maķītim,
jo tu neesi iegādājies ziemas cimdus, jo domā, tu esi vīrietis un varēsi iztikt, un tad nesaslimt. Tā nav. Un es Rīmčikā var nopirkt pa 4 eiro depozītu. Šitas ir rītīgi nabadzīgais lifehacks. Pa 4 vai 8 centi. Nav svarīgi. Glāzīts plasmas. Jā, aizēj pie kunga, viņš jau salies ķiršu karstvīm. Ļoti labi. Labs dīls. Un zini, kas vēl tai eglei apkārt ir nokrāmēta tā kā veikali. Nav neviens leņķis, kur tu visu egli var redzēt, kur nav fonā kaut kāds nāc pieliec mūli vai arī kur mēs pārdodam ziepes. Es nezinu. Laikam es vecās pietiks par to. Kas vēl tāds? Kas šodien ir interesants noticis. Es biju uz Biz vaļā pasākums. Nezinu, vai jūs bijāt, viņiem bija 2 plādījumi pēc kārtas. Īsmā ļoti forši pasākumi. Es nezinu, kas iepriekšējie tur cilvēki tur diskutēja, kas un kā, bet pēdējie 2 plādījumi bija baigi labie. Es biju uz vienu, un pa otru arī es tur dzirdēju, ka tas pats tikai citi viesi un tā tālāk. Un pa ko es gribēju jums pastāstīt, ir par par backstage. Tātad es esmu 2 pagājušajā gadā arī piedalījos plādījumā. Ne plādījumā, bet Biz vaļā. Es pat neatceros. Jā, plādījumā Biz vaļā. Un Klaus, standarta backstage ir tāds. Šitas ir Jānis Kreičmans un The Hollywood Talk. Nē, bet pagājušajā gadā Bizē viņi bija novākuši to kolorīto kontingentu no TikTok visu tās narkomāni, dzērāji, cilvēki, kuriem nav visi zobi, nav pilns rūblis, visus tos cilvēkus viņi bija novākuši, arī mani. un tad visu kaut ko viņi tur darīja, un sēdēt backstage'ā bija super nērti. Super. Jo tur tā ņuha vai vēl kaut kas, viņi bija jau komā un taisīja kontentu. Viņi visu laiku bija TikTok laivā un diršās ar cilvēkiem, kur uzrakst, viņai tur, nezinu, tu esi stulba, beidz dzērt, un viņi tā, ko tu, kroč, briesmi. Un tā sajūta ir tāds tā kā bomžu haoss nedaudz. Un pa vidu ir normāli cilvēki, bet mums visiem ir nērti. Mēs iztēmies tā kā pirmā diena cietumā, kad tu vienkārši sēdi un skaties apkārt. Es gan nezinu, vai tas salīdzinājums precīzi, bet tu vari iztēlot. Es zinu, ka tu sēdi apkārt. Es zinu, ka tu brauc 9. maijā ar sabiedrisko uz Āgenskalnu un ir tās pāris pieturas, kur tev ir pēkšņi klusām jāsāk krievu himnu pie sevis dziedāt, lai tev neaiztiek. Nu, kroči, tas vibes. Bet šogad vismaz manā galā bija viens tas kristietis, super populārais, kurš repo un ir no prieka vēsts. Un zini, kas man liekas smieklīgi tajā, cik daudz tu vari runāt pa Jēzu? Nu, cik var? Burtiski, es sēdēju tajā backstage'ā, un tur vairākas tās telpas, un caur sienu es tikai dzirdu, ka viņš tikai... Un tad zināju, ka Dievs izdarīja šito. Un tad viņš izdarīja šito. Un ja tu viņu nemīli, viņš zina, ka tu viņu nemīli. Man tāds, nezinu, viņš kādreiz sēž mājās un parasts sarunas, piemēram, vajadzētu mikreni izmazgāt. Vai viņam kaut kas tāds ir, vai arī paldies Dievs, kad nodeva man ziņu, kad viss ir caur to. Un blakus bija tie tur čaļi, tie, kas taisa tās brieža skaņas. Zina tie? Zina tie? Un goda vārds, un tas ir tas, ko tu dzirdi backstage'ā. Jo komiķi nerunā, komiķi sēž savās lapiņās un gatavo materiālu. Un tad tu klausies vienkārši. Un tur bija interesanta saruna tajā pasākumā par to, vai seksam ir jābūt pirms vai pēc. Kāpēc nevajag nodarboties seksu pirms laulībām? Un kas man vienmēr licies ir tāds, tu traksēs. Man bija tik daudz argumentu. Edgars Taškevičs turēja godu, un viņam bija jārunā, kamēr man nebija jārunā. Un es sapratu, kāpēc labi, ka man nebija jārunā, jo es jau nīkans paliku. Man tāds, kas? Un es atvēru ar joku, ka es teicu, kad ir traks backstage, un šogad tā kā tu taču varēji dzirdēt, kā kristietis zaudēja jaunību 40 gados, ka tas čals tā kā, un Dievs svētais mīl tevi, un blāks jau... Un es biju lepns par to joku, viņš aizgāja. Gan jau podcastu ietvaros neaizgāja. Nekas. Bet jā, un zin, ko tas čalis izdarīja? Grišs? Kā viņu sauc? Man liekas, jūs zināt, par ko es runāju.
Un kas bija interesanti, viņš vienā brīdī pasniedz, bija vaļā tiem Kārlim, Dāvim, Edgaram to balņam, to tā kā dāvanu. Un tur bija izlietot zobirstu. Nolietot. Viņš galvenais vēl viņa bija bišķi salocījis, tur tie sari visi ir pagājusi. Viņš tā, redzi, vai tu ar tādu zobirstu gribētu mazgāt zobus? Un tā doma ir, kad, tā kā sieviete ir vairākas reizes, viņai ir bijis tā, tad viņa ir lietot un tā tālāk, un viss tas princips. Un man bija tāds, un es sēžu backstage'ā klausos pieskā. Un man tāds, vai pirms tu pēc kurpes tu viņas pielaiko? Un daudz cilvēki viņas pielaikojuši, bet tikai daži izvēlas staigāt viņām pēc tam. Un es sēžu pats, un jums vajadzēja redzēt, es tā kā uzvarēju UFC cīņu, viens pats tur gavilē. Tā īstenībā ļoti foršs pasākums, tā kā paldies viņiem, ka viņi man uzaicināja. Pa ko es vēl te šonadēļ besījos, kas bija tāds interesants? Neliels paziņojums. Jānis ir iegādājies sev pirmo mēteli, īstenībā otro. Es atceros, kad es lidoju uz Nīderlandu 10 gadu atpakaļ, lai tur mācītos, es nopirku papildu jautājumu, vai tu pabeidz, nē. Vai tu pēc tam strādāji par istabeni? Jā. Bet es jau nopirku mēteli, un es neatceros, kāpēc, un es nopirku rītīgi nepareizi. Es nopirku tā kā... Jūs esat redzējuši, kā Krievu karavīri izstījās karā, ka viņiem bija tāds milzīgs pelēks mētels, un tāds man arī bija, tikai bez visām tur zaroģina uzlīmēm un tā tālāk. Man bija, viņš bija vienkārši cik vien primitīvs mētels var būt, šausmīgi pa lielu, viņš izstījās briesmīgi, un es pat neatceros, kāpēc viņu nopirku, man bija kauns viņu nesāt, es teikšu, ka man bija kauns. Un tagad es nopirku sev beidzot normālu mēteli. Vai tu viņu pirki kādā no H&M rezerved, kas tur vēl ir Pepko, IKEA tipu veikliem? Jā. Un viss tas ceļš man ar šo mēteli. Es jums izstāstīšu, es zinu, ka šo podcastu arī klausās 18-gadīgi čaļi. Tāpēc es fiks izstāstīšu, kas ir kas, jo man tā dāma apmācīja, kas ir jādara. 2 kļūdas jau es pieļaus. Tātad. Pirmais. Zinu, kas ir sāksim ar vienu citu daļu. Es redzēju 18-gadīgi čalu ar mēteli. Un viņš gāja tik iedomīgi. Jums neuzvelk random cilvēki? Man arī nesen uzvilka meiteni, kur mierīgi brauc pa Baronielu, un es netiku viņai garām ar mašīnu, jo vienā pusē bija tramvajs, un viņa brauc ar riteni super lēni, un viņai bija austiņas, un es uzvilkos. Es gribēju viņai uzpīpināt, lai viņai stūri sagriežās, vai nokrīt, un ne tā kā rītīgi sastās, bet vismaz celu noskrāpē un bīks saplēš. Lai viņi domā, ka, kas ir, tu var braukt tur, kur nav cilvēki arī. Labi, bet es redzēju 18-gadīgu čalu metlī. Man tāds, ko tu dari? Tev nav darba. Tu nevari staigāt mētelī, it kā tev būtu dzīves pieredze. It kā, Mr. Fancy Pants lītās ies uz kaut kādu dārgu restorānu. Austeres, jā, man tieši varbūt no kur reģionu viņas tieši ir ņēma? Jā, tiešām. Vai tu ies uz ezīti, kur ir 2 aliņi pa 1 cenu? Bet viņš grib nokļūt. Respekt. Es nesaprotu. Bet tagad es jau nopirku mēteli 33 gadu, jebšu 15 gadu vēlāk. Un zinu, ko es sapratu? Es arī neesmu tam gatavs. Es biju nikns uz to čali, tāpēc, ka es biju nikns uz sevi. Esat sveicināti psiholoģiju. To sauc par spoguļu niknumu. Ka tu ienīsti kādu, jo tu esi tāds pats. Vai... bet es nopirku to mēteli, es rītīgi ilgi nostaigāju ar blītkām, un uz vienas bija blītka, kas bija poga, gandrīz izmet ārā. Bam, pirmā kļūda. Tad man meitene pateica, viņa tā kā, tu zini, ka tev ir jāatgriež striķīts aizmugurē? Jā, lai man ir tā kā zivītā spuri izveidojās aizmugurē. Es nezināju, ka tur ir pašā apakšā jāatgriež vaļā. Man tāds, man to izstāstīja, jau bija kā, un zini, ka tā kā tev pieaudzis cilvēks saka, kā vajag vilkt mēteli, un tev ir 33 gadi. Kaut kas nav tajā sajūtā. Un tagad es burtiski, viņš man, kad es viņu nopirku? 3 nedēļas atpakaļ. Man liekas, ka 3. Es atklāju, kad, kā mētelim, kā visām jakām ir labā puse kreisā, ka kreisajā pusē, iekšpusē ir vēl viena poga, un labajā pusē ir caurums un poga, un es nekad nesapratu, kāpēc tur ir caurums un poga. Man tāds, ko te lai es daru? Un man pielec.
Izrādās ar 2 pogām, ja tu to mēteli sastiprini, ir normāli, jo es laiku vilka 1 pogu, un man tā 1 poga jau tā kā tinās vaļā, un Klau, varbūt šis nebija interesanti, bet es gribēju teikt vienkārši, ir kaut kur dzīves instrukcija, ir kaut kur, kas palīdz cilvēkiem šādi, kā pareizi, tur nezinu, darīt vienkāršas lietas, varbūt ir tik daudz, ko es nezinu. Ir tik tālu, līdz es būtu classy vai pieeja. Zini, tu vienkārši, Klau, godīgi, es pirku mēteli, lai cilvēki pastāst uz manu, tā kā, šitam čalim noteikti ir darbs. Jo ar to veco jaku es izskatījos, ka man ir 25, es dzīvoju pie māmas, mamma viņa dod kabatsnaudu, lai es varētu iet snovot uz kalnu. Burtiski. Un kad es braucu Volvo, izstājās, ka es esmu viņu nozadzis. Nē, ka teica, man viņa devu uz braukt, un tagad, kad es mētelī braucu savu Volvo, tad jā, liekas, ka kaut kas dzīvē nav sagājis, zini? Ka tā kā tev ir mētelis, bet tev ir arī netīrs Volvo. Nav svarīgi. Zini, kas man likās, ka šis būs jautrāks, bet nekas, iesim uz priekšu. Zini, pa ko vēl es tagad sapratu? Kāršu galda spēles. Izvēlies, ar ko tu spēlē. Izvēlies. Es tagad man bija jāspēlē Uno. Un zini, kas notika? Izrādās, katrs spēlē Uno pēc saviem noteikumiem. Es vienkārši besos ārā. Es nezinu, vai iet detaļās. Zini, kas ir? Man liekas, tas ir ļoti bieži. Jūs esat meiteni spēlējuši galda spēles, un viņi vienkārši izdomā noteikumus. Vienkārši uz vietas. Līdzīgi tas pats iemesls, kāpēc jums tie stāsti neiet uz priekšu, jūs vienkārši, jā, un kaut kas vēl notika. Un tas pat, es gandrīz saklietu. Ka vienkārši, +4, zaļš, es varu mēst tagad zaļu kārti. Viņas tā kā izveidoja tā kā virteni. Es uzlieku zaļu 5, viņas prāta, viņa tagad var likt dzeltenu 5, tad dzeltenu 2, tad zilu 2, un visu vienā gājienā. Šis nav krāmēt skapi, kur tu vienkārši līdini visu pēc kārtas ārā, kas bišķi ir līdzīgs. Tas ir? Labi, neko. Es jūtu, es smējos, ka meitenēm emocijas mainās. Es jūtu, cik man te daudz. Es pats esmu iztaigājis dusmīgs par Ziemassvētkiem. Bēdīgs, ka neko nezinu par mēteli. Lūdzu pēc palīdzības, kas vēl ir jādara, varbūt, par ko es nezinu. Sakrā mēteļiem vai vispār ģērbties kā pieaugušam cilvēkam. Vai vajag taisīt ķilciet, kas man problēma. Dievzot, šis podcasts aizgāja vienā brīdī pa pieskaru. Kas man vēl ir pierakstīts? Īsi pirms mēs virzamies uz Would You Rather jautājumu sadaļu. Patīk tā kā garlaicīgākais TV šovs pasaulē. Pirms mēs virzamies tālāk uz vai tu gribi laimēt 5 eiro, iziesim cauri vēl šīs nedēļas notikumiem. Ar jums bija Jānis Kreičmans. Es skatos tagad seriālu, noskatījos minisērijas, tā kā Černobiļa, tur 10 sērijas, ir Band of Brothers. Es šito ierakstīšu podcastu aprakstā, lai jūs visi noskatāties. Un vienkārši, Klau, es skatos seriālus kā mūsdienīgs cilvēks, ko es jau esmu daudz minējis. Tev ir televizors, fonā tev uz kompa ir vaļā Facebooks, un paralēli telefonā skaties TikToks. Un tā es skatos seriālus. Vai arī, kad es strādāju fonā, tur seriālu, vienkārši, lai kaut kas man nodarbina. Tas ir stulbi, tas ir nepareizi. Bet es skatījos to Band of Brothers, īsumā par ko tur ir par parašūtu lēcējiem, kas otrā pasaules kara čaļiem, armīniekiem, kas lēc no lidmašīnām, vienkārši kara lauku vidū un pildīja slimas misijas, bet viņi ir tā kā dokumentāli, viņi ir uz īstiem faktiem bāzēti, intervēti cilvēki, un ka tie, kas bija tajā karā, un ja cilvēks pateica, nē, šāda situācija nebija, viņi ņēma ārā no scenārija to un tā tālāk. Jēzi! Pirmais seriāls, kuru es neskatījos, es daru vēl kaut ko paralēli. Es nezinu, es pāris dienās nolocīju visas tās 10 stundas, bet tik labs. Tur parādīts, cik sadistiski tie kara apstākļi, kā tur bija, cik traks darbs bija mediķim, ka tur čalim ieša, tā kā... Un arī otrajā sērijā lido lidmašīna, un tur ir tie antigaisa, tie automāti, lido lodes, kas ir, es nezinu, kas par izmēru. Es zinu precīzi izmēru, bet es neteikšu krāniņu joku šajā podkastā vairāk.
burkāna izmēra lodes lido. Vai šis nav tik bērnišķīgākais salīdzinājums priekš kara filmas? Un lodes bija tik liels kā burkāns. un man likās, jā, lodes gan jau lido, gan jau tur, nezinu, sašauj dzinēju. Nu, tā kā, ja tev galvā tagad pateikt, iedomājies, kas notiek, vai ne, vai vienkārši lidmašīna tiek notriekt. Bet tur bija parādīts, ka no visas vienības tieši viena čala sašauj, un viņi nezin, ko darīt tajā situācijā. Viņam prasa, vai tu vari lekt, vai tu nevari. Tad pa vienu citu lidmašīnu sašauj tieši dzinēju, un dzinējs uzsprāga. Un cik es saprotu, kas tā sanāk, ir benzīna, tā degvielas, kaut kā tā trubiņa, kas padod degvielu, kaut kā, es nezinu, kā viņi tur taisīt, bet visas liesmas iegāja iekšā lidmašīnā, un īsumā pilots lido, un visi tie 10 vai cik čaļi bija lidmašīnā, visi vienkārši dzīvi deg. Un man tāds, what the fuck? Un tur ir pilns tādām kara, nezinu, sekām, kad ne vispieram ne granāts, bet granāts, ka tur nav milzu liesma, kad bija tās šauja visādas tā kā bumbas un granāts, ka nevienmēr ir uguns, ka tur vienkārši trāpa kokā, viss koks pašķīs čalim, tur vienkārši milzu koku gabalu, kā tu jēziņ, kas tur notiek, kā viņi tur cīnās viens par otru. Un šausmīgi. Un tur viss ir, ja tu palasi, tad uzzini, ka tur lielie notikumi ir tā kā balstīti uz īsto dzīvi. Un īsumā beigās, kas notiks, tur nav nekas jauns tādā ziņā, bet tur ir ļoti dzīvīgi, emocionāli parādīts. Vai man kādā brīdī nocēja asara? Varbūt arī nē, es neteikšu. Bet, ja tu skaties viens, ja tu esi kā čals, kā meitene, tu tev droši vien nezini. Un tur nav neviena mīlas stāsts, piedodiet meitenes. Bet tur bija labs brīdis, īsumā viņi visi ir uzvarējuši. Karš tiek pasludināts, ka līdz beigsies vai vēl nē, bet viņi uzrok koncentrācijas nometnes. Jēziņ. Es biju redzējis to pāris kaut kādas bildes, vēl kaut ko no koncentrācijas nometnēm, un tur tika ļoti pa īstam attēlots, kā tur izskatījās. Es arī neesmu redzējis to grāmatu, to Schindlers List, vai kā viņš saucās, Džingļinga Lists, es neesmu to filmu redzējis. Viņa melnbaltas, es neesmu fans. Un tur parādīts, kā ir tas skats, ka tie ASV karavīri ierauga koncentrācijas nometni, tur tā kā čāļi pilnīgi tā kā tādā nesaprašanā. Un tie cilvēki arī, cik viņi ir izkāmējuši, dzīves apstākļi, smaka, nežēlība, viss, kā tas notika. Un jo tur ir interesanti, ka tā sērijas doma bija, viņi tā arī saucās, kāpēc mēs to daram. Un tur sērijas sākumā tā kā čaļi zaudē, viņi tā kā, kāpēc mēs karojam, ja mēs neesam, ne Vācijā, ne Francijā, tā kā, kāpēc mēs to darām, kāpēc mēs vienkārši ejam kādam palīdzēt. Un tad tu ieraugi to koncentrācijas nometnes visiem tāds, ok. Tā kā tu redzi, tas zemteksts bija, tā kā mēs to darām šī iemesla dēļ. Un tad tur trāki, un tad tur bija interesants fakts, ko es nebiju iedomājies. Zini, kā viņi bija izsalkuši, viņiem nedevēst, un piebrauc tas armijas ārsts ASV, un viņš pateica, jo viņi gribēja viņus palaist pilsētā, lai viņi dzīvo tajā vienā pilsētā, jo karš ir gandrīz jau beidzies, lai viņi vienkārši dzīvo. Un tas ārsts pateica, viņi ir jāturpina turēt vēl kāds laiks šajā nometnē un jābaro pa konkrētām pozām, jo ja tu esi pilnībā izsalts un tu pierīsies nenormāli daudz ēdienu, tu vienkārši nomirsi. Un tad bija interesants brīdis, kad viņi taisīja tos vārdus ciet un paziņoja, nē, tagad jūs aprūpēs ārsts un ēdiens tiks kontrolēts un tā tālāk. Un man likās tāds, vienkārši nes kā viņi jutās, ka beidzot ir brīvība. Un tagad tev pasaka, nē, mēs tev ārstēsim un palīdzēsim, vai tev nav pirmā doma, ka šis viss turpināsies un tā tālāk. Un tad vēl interesanti, ka tur atklājās, ka tur Hitleram ir kaut kāda gandrīz vai penthouse Austrijā uzbūvēts pašā kalna augšā, ko viņš tā kā glabāja līdz pēdējiem. Un es rītīgi ieteiktu nostīties. Tas ir kaut kas tāds, tur nav intrigas tādas, vienkārši kā notika karš apmēram. Visu laiku spriedze. Tu nevari neko citu darīt, tu tiešām koncentrējies, un viņš ir šausmīgi augsts novērtēts 9,4 IMDb. Es silti iesaku paskatīties, un
Un es staigāju to mēteli bez šausmas. Ak, Dievs, man ir vēsīgi, kā lai es sagaidu savu tramvaju 7 minūtes, un čaļi mēnešiem vienkārši izraktā bedrē skatās pāri laukam uz otru meža pusi un gaida, vai kāds vācietis parādīsies. Un tad man tāds labi, es nevaru čīkstēt. Zini, man ir augsta rokā, kad spīpē. Zini, tā kā tam ir jābeidzās. jā, tur vienkārši silti ieteikt to nostīties pa ilgiem laikiem. Labi, zini, kas ir tagad. Kaut ko bišķi jautrāk. Droši vien jūs nogruzījāties. Vispār, ja tu arī pasties tā latviešu filma, kas bija par to Pirmo pasaules karu, nevar skatīties par to karu tik daudz, cik es esmu pēdējā laikā pasācis. Jo es tagad skatos to un paralēli Wikipēdijā lasu, kas tur kā noticis, ir Tā, es domāju, ka man telefonā. Nē, es speciāli sagatavoju dokumentu. Tā būs garāka epizode. Ļoti labi. Tā, es palūdzu jums iesūtīt Would you rather jautājums. Piemēram, ko tu labāk, A vai B variants. Daži jautājumi nesaprat. Man čals vienkārši uzrakstīja, tā kā muļķības. Es neko nevaru izdomāt. Bet jā, ja kas, es izlaidu visus, kur ir, kam tu labāk atsūkātu, un viss geju joks, man liekas, es kādu vienu paturēju, bet es zinu savu autori. Es zinu, un lai ir kā ir. Tā. Nav nekādā chronoloģiskā secībā, man nāk atrauga, man liekas, viņi pāries. Zini tās, kuras paši pāriet? Vai tu labāk ēstu restorānā, kas ir pilns ar bērniem, kuri nemāk uzvesties, vai ēstu lakricu? Zini, kas ir, ja tajā restorānā ir daudz bērni, tad tā skaņa izzūd, zini? Zini, ja bārā ir viens pārdzēries vīrietis, viņš baigi krīt acīs, bet ja visi vafelē, tev tāds, te visi vienkārši vafelē, un tu to nejūti, es labāk ēstu, kur ir daudz bērni, jo es nevaru iest lakricu. Es nevaru. Man mamma kādreiz, ka viņa brauc uz Vāciju mācīties, viņa brauc atpakaļ, viņa bija sapirkusi rītīgi daudz želēja konfekts, un katru gadu proporcija pret želēja konfektēm un lakricu palielinājās. Un kurš viņu ēd? Mans tēvs viņu ēd. Teic, kad viņš ir, zini, kaut kas tev ir, kad pēc 50, man liekas, tu beidz izvēlēties ēdienu, tu vienkārši ieraugi, kaut kas, ko var likt mutē, un tas arī notiek. Tāpēc īsa atbildes labāk ēd restorānā, kur pilns bērniem. Vismaz varētu, zini, tās fantāzijas, ka kāds paslīd vai ne, kāds ieskrien ar galvu stūri. Es varētu par to fantazēt, kamēr es ēdu. Izņemot, ja viņi man rausta, tad es ēdu lakricu. Tā, nākamais jautājums gaumīgs. Ziemas ķirši ūsās vai maizes drūpačs dīrs matos? Ko labāk apēst? Man ir prieks, ka es izdomāju izveidot podkāstu, zini? Man ir tiešām prieks dalīties ar jums šajā savā dzīves gājumā un pieredzē. Tātad ziemas ķirši ūsās vai maizes drūpačs dīrs matos? Es nezinu, ko tu domāji, ko es labāk ēstu. Fuck, šits ir grūts. Es ēdīšu ziemas ķiršus ūsās. Man vajadzēja pārdomāt visus jautājumus, kurus es publiski skaļi lasu. Ka viņas uz ātro lasīju, tāds, šits būs fun, un tagad es sāku vizualizēt, un man tāds nav forši. Tā, varētu dzert, bet nekad nepiedzerties, vai vienmēr piedzerties, iekavās pat no malciņa. Man patīk to rakstījusi meiteni, jo viņa tā, pat no malciņa, zini, tu bišķi lūpas pieliec, un tev ir, cik traki. Kur ir problēma tajā jautājumā? Dzert un nekad nepiedzerties. Cilvēki dzer, lai piedzertos. Mums ir jāizbeidz viss šitās alus meistarklases. Īpa, apdievs, mango, piesitiens, tā kā tev garšo vai negaršo. Viss. Ja šņābis garšo, tā kā man nestī citronu ledustēju, es būtu nodzēries jau pirms 8 gadiem. Līdz nāvei visticamāk. Jo neviens alkohols līdz galam nav garšīgs. Viņš ir garšīgs alkohola ietvaros, zini? Tāpat kā tev ir droši vien tavs mīļākais roltons, bet viņš nestāv ne tuvu klāt, ka tu aizēji po zupu pasūti kaut kādā restorānā. Tu saproti, tā kā starp alkoholiem ir garšīga alkohola, bet ja tu man dod jebkuru alkoholu, es labāk dzertu nestī.
Daudz garšīgāk. Tāpēc es izvēlos piedzerties no malciņa, kas arī būtu finansiāli labs lēmums. Tu iedzer vienu mūtīti hlamājies. Tas vispār īstenībā, jā. Tad ir Čāls uzrakstījis, var redzēt, kad viņš ir īsts vīrietis. Ja tu lasīsi, kā viņš formulēs teikumu, tu saproti, viņš ir īsts vīrietis. Pasaule bez veicinēm vai pasaule bez šmigas. Man liekas, ka viņam ļoti neiet uz sievietēm, bet un starp vai nav jāliek komats uz priekšu. Nav. Ja tu salīdzini divas lietas, ejam paēst vai sportot, tad tev nav jāliek, jo tā ir izvēle. Līdzīgi kā runa. Pēc trešā vai, kroči, nav svarīgi. Tas ir tik daudz, cik es zinu par gramatiku. Es izvēlēju, protams, ka pasaule bez alkohola. Tu domājies, kas notiktu, ja pasaulē nebūtu alkohols? Tu esi kādreiz sēdējis un par to aizdomājies? Kāda būtu dzīve bez alkohola? Ne tieši tavējā, bet vispārējā. Zini, cik daudz vienkārši ģimenes būtu. Jo tagad, kad tu uzzini, piemēram, kaut kāds čalis beidz dzert, viņš tās, jā, tagad beidzot tas jau visu labi, vai ne? Cik daudz problēmas tiktu atrisināts? Cik ielas būtu skaistāks? Cik pasākumu droši vien no otras puses viss iztītos pēc kristiešu pasākumiem, ne? No, jā, visi tie, zini, hipija lieto narkotiku. Bet es redzēju vairākus cilvēkus skaidrāk, kuri ir ritīgi priecīgi un enerģiski bez alkohola. Neskaitot, piemēram, futbolisti iesiet golu, tas ir normāli. Bet tā kā kaut kāds saviesīgs pasākums, viņi parasti, jā. Klau, tik un tā es izvēlos pasauli bez alkohola, trakses bez sievietēm. Jo čaļi izrādās piedzeroties mentāli laikam notiekot divas lietas. Viens ir koļīts sievietes, otrs ir kauties, un nekas pa vidu. Kaut kas iespējams pa vidu, bet standartā tie ir divu lēmumi. Tas nozīmē, ja nebūtu sievietes, tas nozīmē būtu cietuma noteikumi un būtu čaļu grupa, kas kļūtu par sievietēm, vai ne? Pildītu tieši to daļu no pienākumiem. Tā kā cietumā. Otrais cietumjoks. Jā, Klau. Nē, sieviete bez nedrīkst būt pasauli šī bez sievietēm. Nevar. Nē. Liels nav. Ļoti slikts atbildes. Es tikko sāku. Mēs nav neviena sieviete pasaulē, cik skumīgi. Kurš tev kritīs uz nerviem? Kurš tev Kur būs tā persona, kuram tu uzvani, kā iet un klausies 17 stāstu par to, kas Rīmī notika? 17 minūšu garu, vai ne? Labi. Kādi pelmeņi? Kādi pelmeņi ir labāki? Cepti vai vārīti? Cepti. Es palikšu pie cepti. Jo, kad tu ēd vārītas pelmeņus, ir sajūta ļoti liela kvantuma ar indi un kaitīgi. Es nezinu, kas ir. Cepti viņi ir labāki. Es palikšu pie cepti. Īstenībā vislabāk ir izcep un tad uzlai ūdeni, tad viņi vārīti cepti. Kam pietka. Un tad vēl pieliec klāt saldo krējumu, sieru. Toalet būs iznīcināta, bet prāts būs laimīgs. Pretīgākais. Glāzi sarūgūša čankī piena vai kastīte ar pūšām zemenēm. Ko tu ēdi? Ļoti daudz par ēdienu seksu vispār. Mēs esam primitīvi, kā Kreiča podkasta organizācija. Es dzertu labāk sarūgūšu pienu, jo tas ir kaut kas rūgušu piens, ja es nekļūdos. Jo man garšo paniņas. Es esmu viens no tiem retajiem. Gei. Man garšo. Es nezinu, kas ir tur tie gabali. Es nezinu, man garšo. Pieliec klāt kaut kādu mēleņu zāpti. Labākais nabadzīgais deserts kāds ir. Jā, jo es neēdīšu puvuču zemens. Kas pie jau? Es neēdīšu puvuču zemens. Fuj. Es pat bieži vien... Kas man bija? Man pat nepatīk, ka man ir maisas ar āboliem, stāv leduskapī, un viens sapuvis, es gribu visu izmest ārā. Tāpēc, ka man sajūt, ka tas puvums izplatās un ir pretīgi. Es negribu, lai manā leduskapī ir kaut kāds āboliem covid savā starpā. Un tad viņi dusmosies uz manīm un uz valsti. Gribētu zināt, šīs jāpārformulē. Ko tu labāk gribētu zināt? Kad tu nomirsi vai kādā veidā tu nomirsi? Fuck. Te ļoti interesanti. Tāpēc, ka, ja tu zinātu, kad tu nomirs, zini, kas ir problēma būt tā,
Stulbākais, ka tev tāds, jā, es gribētu zināt, kad tu nomirsi, un tev pasaka parīt. Tev tāds, ko? Zini, cik tu bēdīgs esi. Ja tev pateikt pēc 40 gadiem, cik man 33, 73 gados, fine. Es negribu būt, zini, tas 105-gadīgais vīrietis, kurš vienkārši izstās pēc vienkārši kauli rādu. Tu nerubīji neko. Tā kā nav jēga virs sotak dzīvot. Varbūt, ja maskas izdomās čīpus un tur vēl kaut kas, tad es piekrītu pagaidīt. Bet jā, es negribētu pasakāt, parīt. Ja pēc 40 gadiem, ja tur būtu, zini, kaut kāda noteikuma, tad jā. Bet toties kādā veidā arī dīvaini, piemēram, ja tu cietīsi auto avārijā, tu zini, cik būtu bailīgs katrs brauciens? Jo man jau visi tie incidenti stirnām tagad, kas man bija pagājuši gadu, man jau pat šogad braucot, man vēl joprojām ir, tā kā brauc tumsā, man tāds, fuck. Un tagad lītās būs decembris, būs daudz jābrauk, man tāds. Bet es samaksāju par dzīvības apdrošināšanu, ja kas, ja? Es nezinu, kas ir labāk. Es tā izvēlētos kādu uzzināt, bet man ir bail, ka tas notiks tā kā, pēc 2 nedēļām. Fuck. Kādā veidā? Ja man pateikt lidot ar lidmašīnu, fuck. Labi, es izvēlētos kādā veidā, visi iet uz priekšu. Tu pats arī izdomā kaut kādas atbildes, kamēr šitos lasu? Vai šis ir burtiski man vienam jautri? Nākamais ir to be roasted or to be the roastee. Tātad es pārformulēšu, lai cilvēki normāli saprot. Ko tu gribētu labāk apsmiet kādu vai lai tevi apsmēj? Man liekas, ir forša kombinācija, kad abi kopā. Līdzīgi kā vidusskolā vēl kādreiz komiķis bija Daniels, kurš bija aktīvs arī. Ir ka pa teviem, ar čomiem īstenībā arī tas pats ir. Ja tev kvalitīvi rausto, tev tāds šitas ir labs, jo šis uzlabo garšstāvokli visai kompānijai uz tavu rēķinu, bet tas nekas, jo zini, pēc pāris minūtēm citu čēlu apsmies. Un tas viss pozitīvi. Tas viss ir, jā. Kad tev labi trāpi, ir tāds nice. Tā, ko tu labāk, lai vienmēr strādā kods, programmēšanā, vai vienmēr pielec mašīnu? Lai vienmēr pielec mašīnu, jo tas ir svarīgāk. Jo man vajag kaut kur nokļūt, sīkais jāvads dārziņu pasākums, labāk tas. Un kad kods nestrādā un tad strādā, tā ir tā intriga. Tas ir tas, kāpēc cilvēki programmē, jo programmēšana ir kļūda risināšana. Vienkārši konstanti risina mazas problēmas. Tā ir tā esence. Tas ir, kāpēc cilvēki iet gamblot, ne jau lai vinnētu naudu, bet lai vienkārši tā kā būs vai nebūs, sajies, nesies. Un ar programmēšanu tas pats tev tā kā azarts. Un atņemot to nav interesanti. Jā, tas tā kā tas ChatGPT, labi, bet viņš tāpat arī izdod kodu, kas nestrādā. Whatever. Nākamais jautājums. Studentu dzīve ar 10 eiro līdz mēneša beigām vai labi atalgots amats, bet nelaimīgs par dzīvi? Klau. Prasīsim klasisko jautājumu latviešiem. Vai kāds no mums ir laimīgs? Līdz galam. Jo visi nelaimīgi. Man liekas, ja to kādu cilvēku ilgāk parunā, viņš tāds, fuck, ir tik grūti. Un es tik un tā izvēlētos labi apmaksāt darbu, jo man ir sīkais. Un Dievs dod, es labāk, lai viņam viss tiek, un es esmu nelaimīgs. Nekā mums nav ko ēst, un mēs tā kā... jā, tā kā, kad nav nekā. Ka viņam ir cauras drēbe, un pie tam kā studenti dzīvot, tas nozīmē es, sīkais, 4 čomi, random meitenes. Tas nav labs veids, kā dzīvot, ka viņš katru dienu viņam ir jāēd makarona gaļu. Tā kā roltonu, rakveru, cīsiņu, pelmeņu, zini. Labāk, lai es esmu nelaimīgs, bet viņam ir nodrošināt vismaz kaut kādā veidā nākotni un laba eksistence. Nevis 10 eiro. Jo es tik un tā var būt arī bez naudas un ar naudas, tā kā tu var būt labs tēds, bet zini, saprot, ko es domāju? Mantojums, apmēram. Ko tu labāk? Sūktos ar kūgrēnu vai sūktos ar guzenko? Es šito lasot, uzreiz pieņēmu lēmumu.
Es sūktos ar Guzenko, tāpēc, ka, ja es rītīgi aiztaisītu acis, es varētu iedomāties, ka tā ir kaut kāda ļoti romantiska meitene, kur bučojās kaut kā 3. reizi dzīvē. Ja pasties, nezinu, podkāstā Sīvēns, Guzenko ir tāda maza mute, bet daudz uzņem ēdienu. Bet aktīvi strādā. Bet tev liekas, ka tas būtu maigi? Jo, ja tu iedomājies ar Kugrēnu, tur būtu visādi pa vidu, tur, un tad viņš jau agresīvi tur galvu, man tāds patrāk. Kas tu labāk būtu, Džons Viks vai Tonijs Soprano? Džons Viks, bet es negribētu būt Džons Viks, tā kā, šitas bija sāpīgs teikums. Jo Džons Viks ir, kas viņam, sieva nomira, suni nogalināja. Un viņi visi vajā. Viņam nav laba dzīve. Jā, viņam ir skili. Bet atņem to, viņam būtu basic dzīve. Tas nozīmē, ja man tagad būtu visi John Wick skili, nekas nemainītos. Es tāpat iet uz open micu. Kas ar tām grāmatām, ne? Ziemassvētku. Jā, bet Tonijam Soprano, viņam ir pilna dzīve. Viņam ir briesmas, viņam ir ģimene, viņam ir... Tur spriedze no mentiem, visu laiku problēmas notiek. Viņš laiku kaut ko dara, rušinās un dzīvo. Jo Džons Viks, ja tu padomā, kāda viņam bija dzīve pirms tam nekāda, viņš vienkārši iet gulēt, grūzās pa sievu. Nav labi. Viņš teorētiski, ja nebūtu Džons Viks, tā kā nesāktos filmu, viņš sēdētu uz antidepresantiem visticamāk. Tas arī būtu. Nekas nebūtu. Viņš būtu vēl viens čalis, kas ir pie psihologa. Labi. Es nekad nebiju domājis, ka es raustošu Džonu Vīku. Jā, iet un īkni braukāties ar mašīnu. To dara visa Valmiera. Visi čaļi, kur dzīvo ne Rīgā, man liekas, un vēl Rīgā pat tāži, kur tā kā vakarā nav ko darīt un iet un īkni braukāties ar mašīnu, slidināt viņu. To Džons Viks arī darīja. Tā kā, jā. Ko tu labāk, 15 gadus jaunāku vai 15 gadus vecāku draudzeni? Draudzeni. Šits ir grūti. 15 gadus jaunāku. Jo 15 gadus vecāku pa mani, cik tas ir, viņai 48. Es negribētu, ka viņas laiks skatās manim tā kā uz dēlu, zini? Kuram tā kā viss kaut kas jāmāca. Mētelim ir jādara šitā, un ir iekšējā pogla izstās normāli, nevis viņš tev laika ir šitāds. Tev zēķi tā, zini tā kā. Un viņai vēl tas skaties, zin kā, jo draudzene parasti ir tāda, zin, bet viņai jau tūlīt 50, tas man biedē arī. Bet toties 18-gadīgas meitenes arī, Jēzus Marija. Ejam tūsēt, un tev, Jā, bet vismaz viņa paliks prātīgāk, kamēr 50-gadīgā vienkārši paliks vecāka. Jā, tā kā tai 50-gadīgai jau tā līkne iet uz leju, kā tas saucās tā līkne? Kaut kā distribūcija, kā viņa saucās? Tas kurvbel... kur vienkārši ir... Atcerieties, kā visur tas ir tā distribūcija, kad lielākā daļa... Ir cilvēki, kuri ir glītumā, nezinu, no 1 līdz 3, tad lielākā daļa cilvēku glītumā ir no 4 līdz 7, un tad atkal ļoti maza daļa ir 8, 9, 10. Kroči, tas ir tās. Un 50-gadīgi jau viens leju, kamēr 8, kroči, sapratāt. Nobučot pēdu vai ausi. Ausi, bet abi pretīgi. Nevajadzīgi. Klau, zin kā, ausi vēl ir ok, ja tam ir konteksts vai vēl kaut kas, bet pēdas nevajag bučot. Nevajag. Fui. Viņas tik daudz laika pavada botēs. Stand-ups bērniem vai cik gar būs tā epizode? Jo. Stand-ups bērniem vai pensionāriem? Viņi ir nākuši uz izrādēm un smējās, un bērni smējās tikai pa pirdienjokiem, un tad katru reizi sevi ienīstu. Man tāds, tas ir tas, ko tu dari. Tas ir tas, tu uztaisi kaut kādu pirdienaskaņu, bērni smējās. Un tad tāds, tu esi intelektuāli savā joka rakstīšanā tur. Bet, ka pensionārs smējās, tev tāds, ok, šitas ir tā kā kvalitīvs joks. Tas ir tas. Tu biji labāk pensionāriem. Es kļūtu labāks. Ko tu labāk? Nekad neesi paēdis, vienalga, cik daudz tu ēstu, vai
vai vienmēr neizgulējies? Man liekas, man ir abi jau visu laiku. Nē, tagad es pieēdos, bet man atkal gribās. Un es tā jau esmu nekad neizgulējies. Abos esmu sniķīgs. Es labāk būtu nekad nepēdis, un tad es uzstādītu sev noteikumu, kad es dzīvoju tajā tur, kā viņš saucās. Kas saucās, ka cilvēki? Es ēdīšu tikai no 6 līdz 8 fastings. Jā, vot. Interesanti, ka cilvēkiem ir fasting aplikācija, lai zinātu, ka no 6 līdz 8 tu neēdi. Tu zināji, kad ir pulkstenis? Burtiski, es esmu tik vecs palicis. Tu tak vari paskatīties pulkstenī. Vai tu labāk stāstīji dad jokes vai neveiklus dark jokes? Man ir 2 man tēti joki, kur man rītīgi patīk. Un viņas ir jautri stāstīt, jo tev tāds, tā kā tu vienkārši saproti, cik viņi ir tīzli, un tu to vari adresēt, un ir tā kā smieklīgi. Bet, kad tu mēģini kaut ko melnāk un tev nesanāk, tad telpā izmainās situācija uz to, ka tā kā tev tiešām liekas, kad nezinu, tur kaut kāda pedofīlija smieklīgi, jā, tev tiešām liekas, ka tas ir kaut kāds temats, kurš tā kā, un tev tā, man tas tev liekas, zin kā cilvēka acīs tev nolas to, es domāju, ka tas būs, bet tā viss tā attaisnošanās daļa pēc tam, kas seko, man tas nav vajadzīgs. Tā, Klau, labi. Paldies jums visiem. Šī bija gara epizode, negaidīt gara. Jā, paldies visiem, kas klausījās. Sekojiet man Instagramā, nezinu, nošēro podcastu, varbūt kāds paklausīsies. Un paldies jums. Tiekās!